Tātad. Vispirms jānorunā ir atslēgas vērts persiks, ka tu paliksi pārāk cringe. Tev ir Nē, tu vienkārši man iebaksīs ar kāju. Nē. Tev vajadzēs rekonektoties with nature, tad, kad es pateikšu persiks, tāpēc, ka tu būsi pārāk fake. Saprati? Labi. Anyways. Šis ir ļoti stresaini šķiet. Tu man uzdzēd stresu. Labi. Šitas ir mūsu podcasts. Wow. Tu nerunāsi, jā? Es runāšu, bet man ir bail runāt. Es nezinu, ko Nu, man vienkārši runā. Sveiki. Kas tu esi? Mēs varētu iepazīties sākumā. Jā. Jā. Kas es esmu? Pasaki. Es esmu Dāvis. Mācos šobrīd par grāmatvedi. Īsti tālāk dzīves plāna nav. Es gribēju mācīties, ko šobrīd mācos. Īsti nē. Bet dzīvē tā dažkārt notiek. Nu jā. Es go with the flow. Kā tev mīļākā krāsa? Nāk, Dievs, nē, šis pārāk Nu, riņš. pasaki. Kas tu esi? Man mīļākā krāsa ir rozā. Man ir rozā iPhones. Man mīļākā krāsa ir tā kā tāds forest green. Meža zaļš latviski. Kas tu esi? Esmu Beatrice. Es nezinu, es par šito domāju, ko es teikšu, kas esmu. Ko tu teiktu manā vietā, kas esmu? Esmu Beatrice. Beatrice. Beatrice, Bisktrice, tiktokere. Biruta. Nē, Biruta ir Kintija. Es esmu Berta. Tiktokere. Nu, Ne pēc savas vēlmes, man šķiet. kādas nepēc savas jomas, man ļoti fans likt kaut kādas. Vispār kā aizsākās viss tavs tiktoks? Ko es varu no savas puses pastāstīt? Tu jau kopš 19. gada. Man šķiet, kaut kas Es jau tiktoks musicalajā biju. Nē, bet kad tu tā kā actually sāki likt kaut ko iekšā, man šķiet, tas bija kopš 19. gada. Mm. Un tu, kad biji pie manis, pie manas māsas, mēs taisījām kaut kādus stulpus video. Tas bija 19. gadā, man liekas, 20. Nē, 19. jā, 19. sākās. Ak, Dievs, cik tev bija gadu? Tu biji mazlītis vēl. Mazliet. Jā. Pagaidi. Man bija maz. Un kad Cik tev bija? Tev pat ne, tev Pagaidi. bija kādi 11? Nē, Pagaidi. 12. ja tagad ir 23. Karači ļoti maziņš bērniņš. 13 gadi. 13? Nē. 13, 12. 12, jo tu likies vēl, tikko no mammas pupa. Jā. Es sāku likt, mans pirmais vlogs, kas aizgāja, bija, kad es nevarēju saņemties, visu dienu nosēdējis mājās, un es nevarēju saņemties aiziet uz veikalu, un es domāju, ja es uztaisīšu videoklipu, tad es aiziešu uz veikalu, un es arī uztaisīju. Vienkārši ļoti depresīvs kaut kādu videoklipu. Pa ceļam es satiku kaut kādu sievieti ar sunīti, un tas sunītis 5 reizes pagriezās pret mani, un man likās, ka viņš man smaidīja, un es viņam patika, viņš bija tik priecīgs. Un tad es ieliku, un cilvēkiem arī patika. Un tad es sapratu, ka jāliek kaut kāda vienkārši bezjēdzīga štrunti, kas man pašai patīk, un tad cilvēkiem arī patiks. Man šķiet, ka tās video, kurš tu aizgājis vairāk bija, kur tu veikalā runāji? Man liekas, ka tie, kurus es teicu, kā man vecāki man atšuja. Tas bija nākamais. Jā. Tas bija arī to, ko viens cilvēks, ko es tev tikko stāstīju, mani nokopēja. Un pēc tam vēl man atsakoja. Bet tas ir last cause. Tas bija atsevišķs pociņš. Nu jā. Kā mūsu podcasts sauc? Ko es teicu šodien? Veikalā. Kaut kāds pālis brālis. Nē. Es neatceros. Es tikai savu podcastu nosaukumu atceros. Man ceļus redzēja? Nezinu, man šķiet, ka nē. Cerams, ka nē. Cerams, Ceru, ka mans kājas arī neredz. Kad jau, ka neredz. Sākumā mums vispār bija steidzīta un bramzīta. Kāpēc sākumā? Kāds sākumā? Tas ir mūsu gala variants. Kāpēc vispār pateici? Sveiki, mēs esam podkāstā steidzīta un bramzīta, un mēs katrā epizodē runāsim par kaut ko, pilnībā neko. Pagaidām mēs šeit mums ir diezgan lēni, tāpēc, kad mēs vēl neesam Man liekas, mums ir iegājuši ļoti tajā labi.
Man tieši liekas, ka mēs neesam iegājuši tajā ritmā, ka mums tā kā... Persiks. Kādā ritmā? Nu, tā kā, ka mēs esam atvērti ļoti, ka mēs varam vienkārši runāt. Bet, ja godīgi, ja mēs izējām ārā, cik bieži mēs kaut kur... Nē, mēs runājam, bet tādas lietas... Mēs ejam uz mežu raudāt kopā. Es neraudu. Tu neraudi? Nē. Pat vienu reizi neesi raudājis. Nu labi, tad tikai es raudu. Es arī neraudu. Kurš vispār rauda? Cik bieži jūs raudat? Ierakstiet komentāros. Kroči, steidzītēji 24. septembrī laikam ir vārda diena, man liekas. Mēs šito izdomājam, ka mums vajag podcastu, un tieši par radio teica, ka šodien svin vārda dienu steidzīte, un es tā domāju, mums vajag podcastu, un viņam būs nosaukums steidzīte, un kaut ko vēl vajag. Un es padomāju, es esmu bremzīte. Vārds steidzīte? Steidzīte un bremzīte. Esmu flegmātiķis. Man darbā vispārībā, nu labi, nevar tā. Es jūtos, ka mani bulijo par to, ka man ir spiediens par to, ka esmu ļoti lēna, bet esmu flegmātiķis. Vienkārši. Ko padarīt? Un citi holēriķi skrien pa galvu pa kaklu un tad salīdzināja. Kādam tak ir jābūt lēnam, lai varētu pateikt, ka kāds ir ātrs. Ja visi būs ātri, tad visi arī būs lēni. Filozofija. Labi. Kas tev ir komentējams? Pilnībā nekas. Kad tu domā iet uz darbu? Es actually tik ļoti gribu strādāt, man tā vajag naudu. Kā jau visiem. Tā nauda, kas man ienāk ikmēnesī manā kontā, man ir par maz. Man ir tā kā godvārds par maz. Tu domā, tev ir mazāk nekā man? Jā. Bet es pusi atdodu. Un tad paliek pāri un noņem vēl rēķinus un skropstas. Man ir mazāk un man ir ok. Tev vienkārši jāsāk plānot anyways. Es tā kā plānoju actually savu naudu, bet es viņu plānoju tā, ka man paliek pēdējā 30 eiro. Pārējā nauda bez limits. Labi. Visiem problēmas nauda vienmēr var būt vairāk. Jā, tā kā, parāda man kaut vienu cilvēku, kurš pateiktu, ka man ir pārāk daudz naudas. Nē, man liekas, ka Kylie Jenner vairs dara for fun. Jā, jau viņai tā kā legit vairāk nekas nejādara, viņai tāpat man šeit nāks nauda. Jā. Jā. A podkastos griež ārā vai visur? Nē, podkastos man šeit, ka negriež ārā. Tā kā cik podkasts, kurus es klausos, tu negriež ārā. Lai nebūtu tā fake enerģija, lai būtu viss tā daudz īstāk. Es savus TikTok videoklipus izgriežu pat nanosekundes kaut kādas, kuras ievelku elpu. Jo man liekas, ka es ļoti skaļi ievelku elpu starp runāšanām. Ceļš, tā, kas nofilmēju, tad es redzu. Tā. Un tagad mēs blablā. Un tagad... Es arī tā kā visus video, tā kā, kas man ir bijuši manā TikTokā, pieskait man TikTokā tas foršais Dāvis, un savu TikTokniem. Nevajag, lai piesko, man tāpat pieskos. Es manifestēju, es neesmu labi, nu jā, un tā kā tajos pāris video, kuras kaut ko esmu editojis, tā kā es vienmēr viņu saeditoju, sagriežu visu mazās daļās, tā kā izgriežu visus tos tukšumus, kuras kaut kādu muļķības, kuras pārunāju, tad es noskatos to video un sagriežu vēl. Ja video man ir, pieņemsim minūti, man stabili ir bijis 2 minūtes. Jo es vienmēr nogriežu vēl vairāk nost. Tu zini, ka kas man pašam liekas, kad vairāk no interesants varētu aiztīt tālāk. Es postoju kaut kāds 40-50 sekundžu videoklips, bet ne 5 minūšu materiāls. Maniem Get Ready With Me pusstundu materiāls vismaz. Tā kā es izdzēšu telefonā visu, kas ir izdzēšams. Es izdzēšu aplikācijas, es izdzēšu pilnībā visu galeriju. Un tad es filmēju. Un tad editoju, un tad tā kā es visu labi atpakaļ. Un, jā. Kas varētu būt aktuāls cilvēkiem, kas interesanti, ko paklausīties? Kaut kāda sezonāla depresija, bet man šeit par sezonālo depresiju nevajadzētu vairāk runāt, jo, kāpēc nevajadzētu runāt, vajag aktualizēt, tas ir normāli? Tas ir normāli, bet, pieņemsim, kāpēc sēžu internetā un pavadu laiku internetā, telefonā un tā tālāk, ir tikai tāpēc, lai es nevis to sūdīgi, un lai es varētu distancot sevi no visām savām problēmām. Man liekas, ka saistībā ar sezonālu depresiju un vispār depresiju ir saistīts tas, kad, ļoti vērens teikums, briesmīgi sejas izteiksmi. Tā, ka es sev neredzu, es noteikti izstos pēc depresijas. Es neesmu depresijas, viss iekšā normāli, bet man un tad, kad es taisu pati videoklipus, un tā, ka es redzu ar priekšējo kameru un es sevi redzu, tad es atceros, jā, priecīgi seja. Bet tā noteikti iztīšos pēc depresijas tagad. Tu izties normāli?
Jā, tāpēc, ka es visu laiku smējos, turā pasīsies to visu footages visu laiku, un man tā kā es smējos. Labi. Šodien es biju praksē, un mēs uztaisījām rengenu. Es tev aizsūtīju rengenu. Ko tu vari pastāstīt? Kaut ko tur saprati? Jā. Zobu rengeni. Panorāmas rengeni. Man ten ir endodontija veikta. Tiem, kas nezina, kas ir endodontija, ir sakņu kanāli pildīti. Es nezināju. Jā. Nu, man tas bija ļoti interesanti. Es biju tik excited, es teicu pat zobārstē, kas mums tur vadīja prakses, pat viņai pateicu, cik esmu excited. Nu, es tikai neteicu excited. Kaut kā savādāk. Nu, ko es sapratu? Tev ir viens kaut kāds bojāts zobs. Tev bija kaut kas sarkans, tev bija vienam zobam kaut kāds brūns, nevis sarkans. 4, 16 tas vai ten, kas? jā. Kāds Tā 4, bija- 16. Kurš Tas tā? bija 4, 7. Fuj, 16. Viņš jau zina zobu numerāciju. Tātad Jā, zobu tev ir sadala 4 kvadrantos. Tūlīt jāsaprot. Es rādīšu uz tevi vermutīti vai ne? Kroči, 1. kvadrans, 2. kvadrans, 3. kvadrans un 4. kvadrans. Tad katrā kvadrantā ir 8 zobi, bet parasti jau visiem 8 ir izjaukti. Bet man ir visi arī 8, un viņi piedalās pat sakodienā. Wow, tas ir ļoti rādi. Anyway, tātad ir 1, 2, 3, 4, un tad viņi ir katrā pusītē, pieņemsim, 8 normāli. Cik man ir zobi? Vien? Varbūt es pārskaitīšu. Nu, parādi, es pateikšu ātri. Kur tev 8 vēl neizauga? Man ir. Viņi vēl neizauga. Tie aizmugurē, kas man ir. Es zinu to, ka man viņi kaut kādos 13, 14 gados auga, un man ir normāli sāpēm. Protams, ka es nevienam neteikšu, man sāp zobas, ka es neteicu, iet pie zobārsta. Like, es esmu pieaudzis cilvēks. Ja es aizietu, tā kā, man galvenais ir tik līdz zobārsta tam. Nekas Visam nebija, zobārstā. es satraukšos, ja kaut kas būs. Es tā kā, man galvenais ir tikt līdz zobārsta kabinetam. Tad man viss ir kārtībā. Man ir visbiedēja, man personīgi visvairāk ir bail zvanīt un pēc tam aiziet. Kur tu Nē, galvenais ir piezīmēt. Kur tu ej pie zobārsta? Šarlotē? Tagad es domāju, iet uz Šarloti. Kur tu iepriekš gāji? Vai tu vienkārši negāji? Tas, kas ir Pļauniekos. Pļauniekos. Nē, jā. Nu, nē. Ieturēsim klusuma brīdi. Tur bija tāda forša babena. Tad vec. Viņa ritīgi smieklīgi, jo viņa ir krietotības cilvēks. Tāda for legal reasons. Legal reasons. Jāsaka, ir krietotības, lai mani nekancelo. Par to būs atsevišķs destēni, ko es varēšu pateikt. Bet jā, es gāju pie viņas, un viņa vispār nevārda latviski. Nu labi, kaut ko viņa tur izmos no sevis. Un katru reizi, kā viņa man kaut ko saka, es smējos. Lietus ārā. Ļoti asas lietas. Tas ir lietas. Tūlīt logu izsitīs būs actions. Jocīši pat, tas nekas nav. Nu, tās ir okeāna skaņas. Kur mēs palikām? Nu jā, tā, es biju praksē bijusi Pļauniekos zobārstniecībā, bet tā jau nevar teikt. Nu jā. Jā. Karoči, tur, kur es biju bijusi, tur viena persona latviski vispār nerunāja. Viņi ķipa saprata pusi no latviešu valodā, visu, ko es runāju, pusi viņi saprata, otru pusi viņi nesaprata. Un man tas nedeva labu vaibu, es teikšu godīgi. Kāpēc lai es melotu? Jā. Nu jā, tev vajadzētu aiziet pie zobārsta. Man vajag pie zobārsta aiziet, bet man mamma pateica, tu esi pietiekami pieaudzis pats zvani. Man mamma teica, 13 gados jau pašai lika iet, es vispār nesaprotu neko, eju kaut kādā rindā, āmas iet pa priekšu, viss bija slikti, es aizgāju. Tagad seju, cik bieži es seju pie ārsta, es vispārībā, es paskaitīju, man ir plānotājs, tas arī ir kaut kāda doma padarīšana, bet nevies. Es plānotājā aizmugurē kabatiņā lieku visus medicīnas čekus pa gadu, un es saskaitu tur, cik reizes esmu bijusi pa gadu pie ģimenes ārsta. 10 pāri. Katru mēnesi es eju pie ģimenes ārsta. Es arī eju tikai tāpēc, ka man vajag zīmes. Nē, man tiešām ir visu laiku problēmas kaut kādas, un es vienreiz aizgāju, man bija sonogrāfija, es redzēju, ka man bija kaut kāds, nu tā kā ne caurumiņš vēderā. Nē, fizioloģiskais šķidrums. Un es aizgāju pie viņas, un viņa pilnīgi iesmēja par mani, ka tur tā tam ir jābūt, bet es jau satrauksies aizgāju. Viņš padarīšana. Satraucos par visu. Jā. Bet jā, ko es gribēju teikt? Man ir jābūt ļoti uzmanīgam runājot, jo man ir ļoti tādi asi teikumi, asi komentāri, par ko mani cancelos. Tā kā... Man ir jau, nu labi, ne. Un plus man ir ļoti bail, kad es... Man liekas, visiem iespējams lielies... Ai, piedod, tev ļoti bail, ka tu...
Ka es šrupstēšu. Izpļāpāsies. Nē, ja tā kā, nevis šrupstēšu, izpļāpāšos, vai arī nevarēju saprast, ko es runāju, tāpēc, ka ļoti bieži, kad es filmēju snapus vai ko, neko nevaru pats saprast, ko es tur esmu teicis. Varbūt katru trešo vārdu, un tad man ir tā kā, nav tāds guessing game, izvelk savus tarot kārtu, man nav tarot kārtas. Es dzirdēju, kad pat tarot, kad... Tā kā izvelc kāds kārtas un ceri saprast, kas tur ir rakstīts. Ceri saprast. Es vienreiz mēģināju zīlēt ar humolu. Es gribēju likt tik tā kā, bet tad es nezinu, kas man nostrādāja, ka es tomēr neieliku. Bet man tas materiāls vēl ir. Turēt man parādīs, novērtēšu. Nu, varbūt. Kāpēc vairāk nesūt man tik bieži tos video? Kāds es novērtēju? Nē, es sūtu kontroversālos. Tā ir mana kvalitātes kontrolas komisijas ko priekšsēdētājs? Nē, drīzāk tu esi direktors un Kintija ir, kas nodod eksploatācijā. Viņa ir gala punkts, bet tas ir galvenais lēmums un tad ir gala punkts. Nu, tikai tādiem videoklipiem, kur man ir ļoti kontroversāli, kurus varbūt nevajag sev apkaunot tomēr. Nu jā, arī laivos. Bet pēdējos laivos neesmu bijis tikai tāpēc, ka tu vienmēr viņus taisi tādos laikos, kad es vispār neesmu pieejams. Un es tev arī neuzrakstīju, ka es taisīšu laivu. Jā. Es vienmēr skatos, lai nerakstu muļķības, kad Beatrice vajag piebremzēt, kad viņi par daudz kaut ko saka, kad ir apkaunojoši. Un tad tikai rakstu ņēdziņas. Jā. Nu jā. Jā. Vispār TikToks ir tāda interesanta lieta. Tā kā... Es varu runāt? Pagāja, doma pazud. TikToks ir tāda interesanta lieta, kā vienā brīdī tu tur laik liec visu, un tu liec no savas dzīves kaut kādus video, un tad tā kā tev vienkārši atnam cilvēku zina. Jā. Man vispār slava liekas tik dīvaina lieta. Jā. Es vispārībā jūtos, ka es postotu kaut kādos draugiem LV, kaut kādiem saviem 50 draugiem tos materiālus, bet īstenībā ir redzējuši kaut kā 20,000 reizes ir redzēts tas videoklips, bet es vispār nesaprotu. Es vispār to nesaprotu, es pat nemēģinu tā iedziļināties, jo, ja es iedzināšanās, sāksies trauksmes, un es sākšu domāt, ka karsts cilvēks uz ielas mani zina, tā paļbama arī nav, bet, nu, tā, kad es ignorēju, tad neeksistē. Jā, tur tā lieta, kad Beatrice ignorē to visu, bet es skatos katru cilvēku, kas noskatījās. Katru, kurš nolaikojas. Skatos pēc tam statistikas. Kurā laikā ir labākais likt? Beatricei bija 6 vakarā. Nezinu, vakar pusē, Tev 6, man šeit vakarā bija. Nē, bet iedomājies visi, kas atnāk no skolas, no darba, un tagad pasēdēs telefonā ap tādu laiku. Jā. Ko es gribēju teikt vēl, bet aizmirsu. Vispārībā es ritīgi sāku TikToku ar domu, kad es gribu taisīt laivus. Un es uzzināju, ka vajag 1000 followers no lai 2000. 2000? Man vienmēr likās, ka ir 1000. Un tad es sāku sakot, tāpēc es arī sakoju 4000 pār cilvēkiem, jo es visiem pēc kārtas sāku piesakot, lai tikai... Ui, tā pielīja kamerā priekšā jumpscares. Es piesakoju ļoti daudziem, lai man atsako, lai es varētu sākt taisīt laivus. Un tad es tā, kad sāku taisīt pa īstumu, tad man aizgāja, tad man nepatikās. Jā. Es gribētu daudz vairāk arī ar to nodarboties, bet, laik, man legit nav ko rādīt. Tā kā, ko es rādīšu? Es pamostos no rīta. Labi, ja man laiks pietiek, es izdomāju, ko uzvilkt. Šodien es uzvilku šo džemperi tikai tāpēc, kā rabi izsniegs. Es taisītu visu vlogot, ja man nebūtu ar mammu visu laiku blokā jādzīvo. Nu, es tagad dzīvoju kojās, tāpēc, ka man vecāki ir... Es domāju, pārvākties uz laukiem, man vairāk, es vairs nedzīvoju Rīgā, un, nu jā, tagad es dzīvoju Nu, nesaku, kurās kojās tu vēl dzīvo? Cik šeit teikšu. Nu jā, un tad ir diezgan interesanti. Par ko vēl varētu parunāt? Jā. Cik ilgi mēs jau runājam? Nezinu. Neinteresē. Neskatāmies. Runājam. Nu, labi. Cedzīte un Bramzīte. Studijā. Mēs varētu... Mēs varētu teikt, to tās bumbas, viņas man šeit, ka neesmu ēdis vai arī esmu ēdis. Ko tu muldi? Kurš nav ēdis? Nav sponsorēts. Atdod manu bērnu. Tas ir Džeimijs. Dod šurp.
nav sponsorēta, bet ja vēlaties sponsorēt, šī firma var mūs sponsorēt. Nē, vispār tā firma, ne, Orkla ir firma. Kā domā, šitās varētu frīzdrejot? Man liekas, tur nebūtu ko frīzdrejot. Jā, tur sāpam ir tā. Tur ir sauss. Jo frīzdrejot, jo viņš izņem mitrumu ārā. Es nezinu, kāpēc bija jātaistas to, jo man tāpat garšai zinu. Viens sāk. Tas nav nekāds eisumā, tas paliek kaitinoši. Bumbiņi. Es negribu, man ļoti šokolādīgi visu mutē tagad. Pagaidi. Nedzirdēju. Ko tu teici par tiem 500 skatījumiem? Ko es teicu? Es tūlīt atcerēšos. Es zinu, es kaut ko teicu. Es atcerējos, jā. Ja mums līdz Ziemassvētkiem būs 500 skatījumi, tad mēs nopirksim maziņus mikrofoniņus. Jo paļubam tagad neko nedzird tik labi kā parastā. Normālā. Nu, es nopirku Tigerā to mikrofonu, kas piespiežos tajā iPhone'iem tajā Lightning portā. Tad viņam viņš jau garš. Garš vai nav garš? Pirmām kārtām, skaņa ir diezgan drausmīga. Tigerā. Tas nav... Bet 9 eiro. Un otrs... Bet tas būs viens mikrofoniņš. Viņš man saplīs vienā reizē. Tu domā, būs kaut kā? Mēs varētu tos... Kur lamāties? Pīp. No. Bet tā kā, man šeit, kad... Nebūs mums tik daudz. Ja mēs sāksim no šī iekasēt naudu, mēs varētu tos Rode, tos wireless. Kas tad maziņ kubiciņi esi redzējis? Cilvēks, kurš vispār vēl nav strādājis, jau... Es esmu strādājis tikai neoficiāli. Jā, beat come for him. Ja šo klausās kāds no rīta, lūdzu izslēdziet ārā. Anyways. Persiks. Es esmu strādājis dažādos Pagaidi. uzņēmumus. Man neredz šokolādi smaidā. Nē. Es esmu strādājis dažādos uzņēmumos. For legal reasons es neesmu strādājis. Viens draugs man strādāja uzņēmumos, kur solīja samaksāt, bet beigās nesamaksāja. Kā jau visiem? Kāds noskamoja? Kas tur tikai vasara? Man bija briesmīgi. Es nevajag teikt lieki stāstīt kas un kā. Pirms kādiem 3 gadiem, kur var pārdot dušas želejas un traļi vaļi, tu jau zini. Nu... Teiksmā klausīt no lūpām tie lielās. Jā, tas nebija laba pieredze. Tur pelna vispār tie tikai, kas ir pašā augšā. Jā. Tas tāpatās kā tie, kas ir pašā augšā, ļoti labi pelna. Apakšā ir kaut kādi bomži. Tas tāpatās kas velk un lasa kāpēciņas pa zemi. Jā, un tie bagātajiem ietā vēl vairāk kāpēciņas, tikai tāpēc, ka tu lasi kāpēciņas. Nu jā, es tur biju pāris mēnešus, un es beigās pat neko vairāk nesaņēmu, es tikai dušželēs saņēmu. Es pati pa savu naudu sapirkos, lai man būtu, un es dabūju atpakaļ to naudu, un līdz ar to man bija dušželēs algā. Vājprāts. Un pēc tam vēl man bija ar vidu nodokļu problēmas, jo es nemācēju samaksāt pati. Bet tā, ka es dabūju atpakaļ savus nodokļus, kas man tur bija kādavā, tad es nopirku riteni. Vai es ar riteni kaut kur biju? Pāris reizes pati biju. Nemāku uzpumpēt riepas. Kaut kad būs vlogs, ka es iešu pati pumpēt riepas. Tagad. Ne. Es nepakā... Nē, par 250 eiro es tagad ietu. Pumpēt riepas. Nu jā, nu tas nav interesanti. Viss man liekas, kad mūsu interesantums sāk krist zem zemes. To be honest. Bā. Tev ir jārunā, kamēr sāda. Anyways. Man šķiet, ka vispār viss internets ir tik fake. Tik fake. Es nevaru. Like, 18. novembris, jā. Es eju Instagramā. Visi ir kaut kādos pasākumos. Visi kaut kur aizbraukuši. Tiek tā kā visi ir kaut kur. Visiem ir tik jautri. Tādi ģimenes pasākumi. Un es sēžu mājās un tāds. Es biju darbā. Man vienīgajai darbā bija karodziņš.
Maltas Beatris. Ko es biju teikt? Kas pa datumu? 22. Pagaidīja. Šaržing. Nē, man liekas, 23. 23. Jā. Aizvakar bija 10 gadi kopš Žaltūdas notikuma. Jā. Skatījies dokumentālo filmu? Nē, bet es atceros to, kad man neļauj skatīties nevienu multiņu kanālu, tikai tāpēc, ka visu laiku mums gāja tiešraides par... Tu neļāva? Jā, man mamma skatījās visu tās tiešraides. Paga, viņa neļāva? Nu, man mamma neļauj skatīties nevienu multiņu kanālu, Es domāju, tāpēc, ka viņa neļāva skatījās skatīties, tikmēr Jā. Visus tos Jā. tiešraides notikumus. Un tos skatījos. Jā. Es atceros, tanī brīdī man likās tāds ļoti vau notikums, bet es nevarēju aptvert, tāpēc, ka iedomājies tagad par visu, un tā kā tu nevari to aptvert informāciju, tā es maziņi arī nevarēju aptvert. Nu, cik no maziņi, tad man bija 12. Bet tagad, kad es skatījos to dokumentālu filmu, Man bija 7. Es turēju asaras iekšā, jo man bija kauns raudāt, ka mamma redzēs, ko es raudu, atkal ņemsies par to, ka, nu, stresos, ka ruču mamma par to, ka es raudu, tā es centos neraudāt, bet man bija tik šausmīgi reāli pietrūka. Matiņš turēja prom tās asaras, cik briesmīgi likās. Well, man šķiet, ka es esmu izraudājis visas asaras un vairāk no ko raudāt. Un vieglāk ir par to nedomāt, citādi varētu raudāt bezgalīgi. Tad tev atkal beidzās asaras, tu bišķīt atpūties un tu pēc tam atkal raudāt. Kam patīk vēl raudāt? Bet man šķiet, ir pāris pazīstami cilvēki, kuri laika raud par katru sīkumu. Man kind of liekas. Es tieši iedomājos. Un man tas kind of liekas skaidinoši. Jā, tas skaidinoši, bet tajā pašā laikā sapratu, ka tie cilvēki tiešām tā jūtās. Viņi jūtas bezcerīgi, nu nevis bezcerīgi, bet, nu, nezinu, kur likties. Viņiem vajag iet pie, ar ko parunāties. Bet ja tu visu... Varētu meditēt, iet uz jogu. Es starp citu tam konkrētam cilvēkam, ko tu teici, piedāvāju iet. Bet tas palika nekur. Iet tā kā kopā. Jā. Nu jā. Man vienu brīdi bija arī tā, ka es jūtos sūdīgi, un tad tā kā, ik pa laikam vajadzēja pabimbāt. Bet tagad man šķiet, ka es raudu bez asarām. Liekas, jūtos ļoti sūdīgi, jūtos ļoti slikti. Bet man vienkārši iekšā ir tāds drabuls. Tā kā, zini, ka tu raudi, ka tev trīc viss iekšā? Jā, tā ir trauksme. Man Linda teica, tā ir trauksme. Doktors! Jā. Ko es biju teikt? Man kaut kādā 2017. gada beigās bija 2 nedēļu depresija, ka liekas no vietas noraudāju. 2 nedēļas. Viss darbs bija viena raudāšana. Nu, bet, galvenais, ka viss kārtībā tagad. Kam negadās? Es zinu tikai tādas 2 reizes, kas man ir tādā saprotamā vecumā, kas esmu ļoti raudājis. Tā kā man liekas, ka es vairs nekad nepiecelšos. Pēdējo reizi ļoti es raudāju sestdien. Labi. Man šeit, ka es tev zvanīju tajā reizē, bet tu necēli, vai tu biji darbā. Es tev sūtīju vēl snapā. Ka tu raudot. Nu jā, no ko es tagad, bet kā es varu? Nu neko vairāk. Viss tagad kārtībā. Tā tēma vairāk nav svarīga. Un vēl vienreiz bija... Bet es tev paceļu un pasaku, ka es esmu darbā. Ir cilvēki, kuri vispār nepaceļ un noignorē zvanu. Tas ir vēl vienkārši duncis, vēl viens duncis. Gribi čipsi? Nē. Man grib čips. Es gribu, bet es sapratu, ka tā būs baigā graušana. Jā, es padzeršos. Ko tu vēl gribi? Kas vēl tev ir uz sirds? Kas man vēl ir uz sirds? Es atcerējos, ka man tu joprojām esi saglabāts laikam kā dāvis nodevējs. Tu zini, kāpēc? Vai čūska? Jā, nevarbūt, bet zini, kāpēc tas tā notika? Nē. Kaut kādā sanajā 2015. gadā, ka mēs ar Kristiānu. Kas ir Kristiāna? Kristiāna ir man māsa. Jā, Kristiāna ir māsa. Ņēmāmies pa vecāku skāpi un kaut kādu alkoholu atvērām un arī iefilmējām, kā mēs pagaršojam, bet mēs tiešām ļoti maz smieklīgi. Es personīgi vispār negaršoju nopietni zvēru pie Dieva. Un mēs ņēmāmies gar to alkoholu pudeli, un kurš nodeva? Un pēc tam es vēl dabūju pa dibi. Tas, kas negribēja teikt, vajadzīt vārdu. Par to, ka es tev aizsūtīju arī snāpu. Man likās, wow, cik fun, mēs esam tik stilīgas alkohols. Un tu vēl nodod. Man liekas, pēc tam mēs nevarējām nākt ciemos kādu laiku. Neatceros. Es gan atceros, es visu atceros. Pēdējā laikā gan vairāk neatceros. Laikam jāsāk abonēt. iCloud.
Ārprāts. Beidz smieties. Es vēl tāds interesants. Tu smejies par manu informāciju vai par mani? Es varu sadarēt, ka par mani. Labi, nekas. Vismaz pozitīvas emocijas. Tā kā es par Beatrisu visu laiku man šeit... Tā kā, jā, viņš nāk vienkārši par mani smieties. Tā kā, man šķiet, ka Beatrisai vajadzētu visu laiku kameru līdzi. Jā, es gribu. Ja dažkārt ir tik tā kā, nevis tīzlas, bet tā kā tik dīvainas kustības un tik dīvaini teikumi. Kādas dīvainas kustības? Es vienāties, ka tas noteikti izstāsta kā kaut kāds, zini, grīņšs, tā kad iet, viss that's it, I'm not going, un šitā tā neiet. Tādas ir manas dīvainas kustības. Nē, ka tā kā. Man notikumi vispār, vai manas smadzeņu kapacitāte ir savādāk. Tas man atgādāja, es tev stāstīju par to, ka es nevarēju izlasīt uz grīdas. Ārprāts. Es pārgāju smiekļu. Jā, nu, vienās man ir nesmūsmāji. Es nevaru. Tā ir kaut kāda diagnoze, kad uznāk smieklu lēkme. Es jau raudu līdz asarām. Jā, tā ir kaut kāda slimība. Es jau raudu līdz asarām. Jā, tā ir kaut kāda slimība, un kura mums met šo vienkārši. Hey, Warren! Ko es stāstīju? Ka es nevarēju izlasīt kaut ko uz grīdas. Es zinu, ka es nevarēju izlasīt. Ārprāts, es nevarēju izlasīt. Tāpēc, ka... Metams viss, kas tev materiāls. Nē, mēs vienkārši pātrināsim divreiz. Jūs beidz smieties. Kas tās ir? Tāpēc, ka es lasīju no otras puses. Tur bija rakstīts jugla. Es lasīju kaut kādu, kas ir aug vai kaut kādā. Protams, man arī nepatīk savs smaids, un kā es smejos. Bet, kad es pasmēju, tad man visas smagas. Un tad, kad es ritīgi smejos, tad man acis pazūd. Un vispār man ir tādas ausis. Man ir dismorfija. Saliet acis atpakaļ. Viss kārtībā. Jā. Nu, tā šobrīd. Tev šobrīd vajag nokrāsot brūnas matus. Man vajadzētu nokrāsot brūnas matus. Un beidz griezt sānus ārā, lūdzu. Es tirsījos, es drīz nogriezt. Tu man atgādini kaut kādu... Man patīk, ka tā kā, kas iztos pēc, ka man neko smolēts taipu šeit. Es biju vienā pasākumā, otrdien. Tas ir pirms 2 dienām. Un es sēžu pie viena galda, viens pats. Malkoju dzērienu, bez alkoholisku, for legal reasons. Un, nu jā, apsēžam otrā galda pusē, vīrietis ar sievieti. Nu, vīrietis, sievieti, kad 20 gadu maksimums. Tas bija te ballē? Jā, ballē. Vīrietis iet 20 gadi, tev tie, labi, tu vienalga stāsti. Nu, var. Es tur sēžu, dzeru savu dzērienu, skatos apkārt cilvēkiem, skenēju telpu, ar kuriem es varētu iet parunāt, kuriem varētu iepazīties. Basic pasākumu lietas. Basīk. Tas vīrietis man bļauj no otras galda puses. Lauva. Es saprotu, ka viņš runā par mani. Tāpēc, ka tagad es esmu izdarījis tā, lai man tā kā, lai šitās puses nav šitā, bet viņas most of time ir šitā. Un tā kā viņš izstos pēc kaut kāda, mana bija karalis lauva, Ikona. Un tā kā es ignorēju viņu. Tā kā es viņu ignorēju, viņš kāds 3 reizes tā kā, lauva, tu nedzirdi mani?
kas tu ir, ko tu man ignorē? Un tā viņa meitene, viņam tā kā muti var ciet, viņa tā Dievs beidz. Un tā kā, viņš tāds, lauvēn, un tāds, ko? Un viņam tāds, negribi nākt tā kā pie manis, es mācos uz eksotiskiem dzīvniekiem. Es šādās situācijās vienkārši izslēdzu savu visu eksistenci un paņemu vagu. Es arī. Es atgājos toltēm. Un paraudāju. Nē, neraudāju. Nē, es stāvēju rindā un dzirdēju tā kā no blakus kabinītēm. Iedomājies, ka tu esi slavens. Pļaķ. Piedod. Nepārtrauc. Un es stāvu rindā, gaidu, kas tikšu tolti. Un es dzirdu, kā Launa. Visās kabinītēs, puņķi cilvēkiem ir, zin kā. Jā. Vakariņš otrāk, zin kā. Šausmas, drausmas. Slavenība. Es sāku šo pielietot tad, kad es kaut kā, tu zini, par ko es tev runāšu, vienai draudzenei iepostoju Twitterī viņas briesmīgi bildi, bet es vienkārši esmu naiva stulbenīta. Es biju tiešām priecīga un rādīju savus draugus Twitterī. Viņai nepatīk tā bilde, un viņa ielika manu drausmīgu bildi, un es nevarēju atcerēties savu paroli, lai viņas izdzēs, tāpēc es nevaru arī prasīt, lai viņa manu izdzēš. Un tad es nolēmu, kad, iedomājies, kā slavenībām ir, iedomājies, Lady Gaga, viņai ir miljonas nesmukas bildes, bet viņa tāpat dzīvo un ir visforšākais cilvēks savā pasaulē. Nē, Lady Gaga nav visforšākais cilvēks. Nē, viņa ir ļoti forša. Anyways, bet tev ir jādomā tā kā slavenam cilvēkam. Tas bija paparazzi. Viņš gribēja tavu attention. Pamāja viņam. Tāpēc arī es tagad slaveni. Man ir vairāk domāšana, tā kā dabūt kaut kādus skatījumus, kā dabūt laikus. Tev ir domāšana, es ielikšu kādu stulbības, esmu vienkārši slavena, tāpat man skatīsies. Es nesaku, esmu slavena. Tu nesaki, bet tu priekš Latvijas, tu esi diezgan atpazīstama, bet tā kā liek visi te pārējie, kas ir tās mammītes, kas taisa laivas, tik tā kā, godvārds sakot, viņiem ir 40 gadu, viņām ir, ko viņas pazaudējuši tik tā kā? Kādā veidā mēs nokļūdām līdz mammītēm 40 gadu? Nezinu. Tu tādas skaties? Man liekas, to, ko tu skaties TikTokā, tas norāda uz to, kas tu pats esi. Un man tāda sajūta, ka tu degradējies ar TikToku. Jo es tur skatos kvotus un kaķīšus. Es vismaz palieku savā līmenī. Es skatos. Tagad pēdējā laikā, kas man ļoti bieži ir seriāli. Tā kā, pieņemsim, Young Sheldon. Vienu brīdi man bija Stranger Things arī parādījušies. Lai gan es esmu redzējis tik daudz reizes. Kas vēl tāds seriāli? Kaut kāds Family... Kas? Es tikai tagad skatos Vampīru dienas grāmatu. Tu esi skatījies Vampīru dienas grāmatas? Jā, overēt. Cik tu noskatījies? 20 sekundes? Runā. Es tev līdz priekš gaismu, tev pratina. Runā, kā tev saka. Šeit, kad visas varētu būt. Cik sezonas tur bija? Nezinu. Tāpēc, ka tu nenoskaties visas. Es jau no oktobra sākuma skatos, un es vēl neesmu līdz beigām tikusi. Pagad, tas ir seriāls? Vampīru dienas grāmatas. Jā, seriāls. Kas tad ir tās filmas? Kādas filmas? Ir kaut kāda filma. Krēsla? Nē, Krēsla nebija slikta. Tad Vampīru dienas grāmata... Nē, tad sajauc Vampīru dienas grāmatu ar Krēslu. Kā tu to? Pagaid, tā nepatīk. Vampīru dienas grāmatu es nesen skatījos ar kaut ko kopā vienu sēriju, nemaldos, un man nepatika. Man likās garlaicīgi. Tev ir jāieplūst, man liekas, tā neiekšā. Es pirmās 3 sērijas grūti bija skatīties arī. Man likās, pirmās 3 sērijas lēts pakaļdarinājums Krēslai. Viņi arī tur pieminēja Krēslas vampīrus, ķipa, tā filma norāda uz, ka tipa nepareizi tā un bla bla. Bet man aizgāja, man ļoti patika, es jau esmu 5. sezonas 2. pusē. Ir pavisam 8 sezonas, katrā sezonā ir vismaz kaut 25 sērijas, un viena sērija ir kaut 40 minūtes, iedomājies, cik daudz. Viens cilvēks man nesen uzdeva ļoti interesantu jautājumu. Tu zini ko? Tas nozīmē, ka tev ļoti patika mana tēma, jo tu pēkšņi neatbildēji par manu stāstu kādu interesantu jautājumu. Kā tad par Edvardu? Tad man tas ir par manu tēmu. Edvardu viņš ir vampīrs. Vampīriem ir augsts asinis. Kad viņš nodarbojās ar Devil's Dance? Kas tur notiek lejā? Tur lejā grāmata. Iesaku izlasīt Educational. Nesmu lasījis, bet tikai redzēju Facebookā un Twitterī un TikTokā un visur. Tāpatās kā par tām Lidl virtuvītēm. Man tāds jūt, kas iet Lidlā un saturs Lidl virtuvītes un viņš jau tur būtu. Viņiem bija 3 virtuvītes. Tas bija clickbaits. Tas bija marketing triks. Jā.
Bet kāds marketinga triks, tā kā jūs visus nodirsīs un domājat, Bet ka viņi visi ies un runās pirks par citus? Lidlu un uzzinās, ka Lidlam ir bijuši tādas cenas atlaides un kāds patiešām ir dabūjis, tad citi domās un ies meklēt tādas lietas. Un vienkārši viss sadzirdēs par Lidlu un atcerēsies, jā, es tur pirku kaut ko. Tas ir ļoti labi, vajag vienkārši dzirdēt, jo ļoti viegli arī ir palikt populāram ar to, ka ar negatīvo slavu. Jā. Un tad viss tev zinās, un arī tev ir bāze uz kā celt augšā kaut ko. Man ir, tu varētu tagad sākt arī kļūt par influenceri, sākt likt postot, un tad mēs varētu uztaisīt bifu. Cerams, mēs tikai nesatrakosimies. Nē, mums vajadzēs kādu, kas nāks mums filmēs. Nu, kur tu domā, es gribu strelka. Tā kā mēs Gribu uz iesim uz ielas ielas un kauties. kausimies pie brīvības pieminekļa. Tu nospļāvi. Nu, ko tu gribi? Es sadusmošos, un tad es tiešām, es iešu raudāt. Nē, mēs nekausimies nekur publiski. Mums vajadzētu tādu Keeping up with Kardashians, Jā. kur mēs tā kā kaujamies, un tad tur Latvijā, pēkšņi ir bet tā kā pa vidu Latvijā kadrs. kaut kāds tāds arī, kaut kāds, Kaut kāda ģimene burkā. Kambaliem nav? Nē, vai tu esi Tas izdomājis? vai te nebija Nē. ģimene burkā, vai tas bija slavnības bez Es filtra? Nē, slavnības bez filtra, laikam. Es neko no tā neskatos. Tas ir viss no Āmes avīzēm, ko viņi man dod lasīt. Katru reizi, kad es atnāku pie Āmes, viņi man iedod savu reizi nedēļā atsūtīto avīzi palasīt. Tā kā mēs varētu arī tik tur tā mučīt, viens otru tā kā zils Nē, tāpēc, ka es zinu, ka tu mani un asinis. piecitīsi. Tāpēc es Un tad negribu. pa vidu- Es nekaujos. Un tad pa vidu ir tā kā kadri, kur mēs tur sēžam. Un tā kā runā. Un ēdam Šitā. salātus. Pī. Nu, nebūs, Un tad es tur tā tā kā mēs nedaru. kamerā Tā neesmu apgāžam. es. un tu tur bļaujam. Un tad tā kā atkal vidi, kur mēs Nu, kaujamies. nomierinies, Un tad tā kā- lūdzu. Un tad atkal kaujamies, un atkal sādam ēdam Un tad salātus, tu un mani- atkal kaujamies. Tu man ir aujājis matiem, un tad tu tur tāda, jā, viņš tā, kaut ko tur tā kā galīgi chillax. nesaprot. Zobīsis. Chillax. Tad tur ir vēl kaut kāds savs rengens ielikts, un tu tur rādi. Tu redzi Kas to skatīsies? cilvēki. Visiem tas interesēs. Man no šitām gaismām sāk acis pot stūbas. Man sāk iet siet. Jā. Noslēdzoši kaut ko interesantu vajag. Cik ir pulkstens? Cikos ko es varu? 22:00. Nu jā, cik pulkstens? Vēl ir laiks. Vēl Jā. ir laiks, vēl ir laiks. Es gribētu iet korī, bet nevienā korī man neņemtu. Nu labi, kā es nevaru teikt nevienā korī, bet... Dziedu TikTokā un piedalījuši tajās ten Dziedu laivos, kur TikTokā? dziedu Pats lomas ciet dziedu. TikTokā. 18. novembrī. Šeit, kas tuvoltē bija. Es sēdēju un klausījos, kā dzied kaut kādas sievieši. Nezinu, kā viņas sauc. Es tikai zinu vienu. Un tā kā viņām ir kaut kāds audio, ka burtiski kaut kāda tumba un mikrofons, un tā viņas dzied. Bet Es viņas varu actually atbildīgi normāli pateikt. dziedāja. Labi, nē. Tas būs pārāk nejauki. Kam interesē lomas? Es saku godīgi. Fakt. Pagad, tu par mani runā vai par vispār? Nē, par to, ko tagad stāsti. Ah, Kad tu sēdēji uz poda un klausījies, kā Almas dzied vis 18. novembrī. izgriezīsim. Nē, Jā. tu pats teici, ka podkāstā nevar neko griezt ārā. Es tev izgriezīšu tā, ka tur paliks 1 minūte. Nu labi, nē. Tad mēs tā kā ieliksim tā kā to pīp, technical difficulties. Jā. Tev ir plāns jau galvā, kā to var izdarīt? Tas ir ļoti Jā. sarežģīti. Es labprāt to izdarīju, bet man telefonā nav vietas. Nu jā, bet tu nes to editošu, значит. Nē, es gribu editot. Mēs Ja varam man nav ko abi dzīvē darīt. Nē, mēs varam abi editot un to mēs varam prezentēt un izvēlēties. Jo es gribu, man Jā, patīk. Man laba patīk, ideja. es gribu arī. Labi. Labi. Tad mēs iesim kur? Uz kafeinu? Bet mēs viņu pagaidām. Nu. Mēs, kā mēs liekam šo iekšā, mēs viņu varētu ielikt vai nu kā actual podcastu, ka mēs neko neesam griezuši ārā vai izgriezuši tikai problemātiskās daļas ārā, vai arī ļoti aklanojošas daļas. Vai Kas tev arī... likās ļoti pakonojuši? Tikai tas, ka tu lamājies. Tur var pīļu skaņas. Pēku pīlītes. Nu jā, bet tā kā mēs viņu laikam liksim, ja mēs ieliksim vispār. Kāds, ja mēs ieliksim, Mēs mēs ieliksim. liksim. Mēs liksim. Mēs Un ieliksim pēc Ziemassvētkiem mēs pasūtam Aļikā mikrofonus.
Man vispār likās smieklīgi tā situācija, ka es pateicu, ka pēc 500 skatījumiem mēs pasūtām mikrofons, un viņš teica, mums nebūs naudas. Es domāju, tos maziņos mikrofons par kādiem 5 eiro. Jā. Tur, ko es teicu, vai mēs viņu liekam iekšā kā Mēs viņu podcastu negrieztu, vai arī mēs viņu varam ielikt kā kādu vlog, calls, podcastu, kur mēs tā kā runājam, esam katru kaut kādas daļas un tā, lai ir tā actually entertaining viņu skatīties. Mēs tagad būsim youtuberi, mēs taisam vienkārši YouTube videoklipus. Beidzot, kāds piepildīja manu sapni. Es visu laiku gribēju Ginti un Kristiānu Moču. Vispār pareizi darīju, mēs būtu pazemojušās. Bet es tiešām gribēju pat. Tajā brīdī arī nebija tik... Bet es esmu plānā galdiņu urbējis. Kas ir plānā galdiņu urbējis? Nu nē, mēs vienkārši tā, ka būtu sākuši taisīt, droši vien saprastu, ka nu nav labi. Bet, kad es zinu, tāpēc, ka viena būtu cringe, otra Beatrice, būtu... pasaka, kāds bildes sagrāk taisīja. Kur man tas... Man reku tas tā. Es gribēju tev parādīt, kā mums gāja trietā taisīt musicalī, jo es gribēju. Mums ir trietā accounts, bet viņš ir privāts, tur nevar neviens redzēt, izņemot tie, kas sako, un tur ir pārsakotāji. Un tur ir es ļoti dedicatedly stāstu, nevis stāstu, dziedu savas daļas musicalī, un tad es pagriežu uz Ginti un Kristiānu, un viņas tā izlojās. Viņas negribēja, es vienmēr gribēju, viņas negribēja, un es nevaru pārmest. Kāpēc? Man liekas, ka tas bija tavā profilā. Nē, tas bija atsevišķs profils, ko es uztaisīju. To actually bija ļoti tā kā tāda Tumblr girl. Ai, nu beidz. Es atcerējos, es vienreiz ieliku Instagramā hashtagu Tumblr, un man viena cita meitene skolā teica, ka tas nav nekāds Tumblr dzēs ārā. Es neizdzēsu. Speciāli par spīti atstāju. Es gribu tev pateikt, kas to teica. Tagad arī, kur mēs tā kā teiksim tos vārdus, mēs arī varam pīlīts uzlikt. Jā. Mēs varam teikt, un tad tā kā mutē pielikt priekšā pīlīts. Nē, pagaidi, nomierinies, tas ir pārāk sarežģīti. Nu gan. Ir gan. Es gribu MacBooku. Es arī. Es gribu jaunu telefonu, es gribu MacBooku. Atsūtiet mums MacBooku. Jā, lūdzu. Tur redzēja Edgars Fresh, viņam ir sadarbība tagad ar Baltic Data. Bet viņš ir liels tāds ietekmes. Sorry, not sorry, ja viņš arī par šo skatās šobrīd. Tā kā šobrīd viņš nav tik relevants Nē, bet viņš ir influencers. Viņš ir tāds. Viņš agrāk bija. Nē, bet viņš ir aktuāls. Piemēram, es noskatījos par to, ka viņš stāsta saules, kā to sauc, saules baterijas, nē, pie griestiem, pie jumta mājām. Saules enerģijas kolektīvi. Jā, saules paneļi. Nezinu, bet viņš tik forši, man liekas, stāstīja. Un arī par atslēgām, kaut kādām pārslēdzamām atslēgām, kad ar mājās var atbloķēt. Nezinu, man likās ļoti interesanti atgādināja tādu vaibu, tā kā Edgars Evers, vai kā viņu sauc? Viņa tā sauc? Tāds ir, jā. Edgar TV. Liekas, ka nē, bet, nu, vienalga. Tas ir Edgars Evers. Jā? Es nezinu, es šito neskatos. Es tikai zinu no redakcijas, tā tas sauc. Jā. Jā, nu, es ļoti maz kaut ko skatos, bet kopumā labs vibes, un tāpēc man patīk, lai arī Edgaram tam Fresh, es nezinu, cik tur ir skatījumi, vai cik tagad ir aktuāls, kā ir bijis, bet man liekas ļoti ok. Nav kur nolikt. Tu mēģināji nolikt. Tevi noliks. What cancelled? What sākās? Pirmā epizode un jau bedrējuša. Nē, pati teica, ar sliktu. Nu, ko te vari spļaut? Es redzēju tādu molekulu. Ārprāt, fuj. Jā, es visu laiku arī spļautos, bet nevaru saprast, kāpēc tas ir. Es arī cerēju spļautos. Mēs nerunājam gadījumā pārāk ātri. Jūs nevarat neko saprast. Uzlieciet vēl uz 2 reizes ātrumu. Ja tā kā bieži vien es, besjārā, es YouTube video visu skatos 1,75. Es visu skatos 2. Man viss liekas pārāk lēni. Bet es arī neskatos baigi vairs YouTube. Ja, tā kā, ja es baigi gribu iekoncentrēties. Tā kā, ja man vajag tā, ka man grausīm iet, kaut kas vienkārši tad es lieku uz 2, bet ja es gribu iekoncentrēties, tad tā kā ir 1,75. Nu jā, cilvēku runā pārāk lēni, man traucina, un man kursā mācījās ļoti daudz krievtotīgās meitenes, un, kad ar viņām sarunājās latviešu valodā, kad esmu 1% ar cilvēku runāju daudz ātrāk, un tagad es jau varu saprast, es runāju tādā ātrumā, kā es iepriekš runāju, vai tagad, kas sāk runāt, domāt par to. Tu ļoti runā, bet vispār man ļoti patīk, tāpēc, kad es arī tā domāju un runāju. Vai tā kā, tagad, kad es esmu sācis domāt par to, cik ātri es runāju, es sāku runāt pārāk ātri. Nu, tas ir kaut kāds ADHD. Nezinu. Kā ir latviski ADHD? Attention, nē, uzmanības. Nu, labi, vienalga. Jā. Kaut kas bija. Es zinu, ka Lotanai ir.
UDHS, UHDS, Nu, tas ir ADHD. uzmanības deficīta. Paga Lotāne. Jā, Lotāne. Es bišķi sajaucu. Man pat pasakot vārdu Lotāne, pirmais ienāca prātā vārds, bilde no Lotas. Tad sapratu Lotāne, pagaidi, jāpadomā, tā nav Lota. Lotāne. Jā, tā ir Lota. Jā. Un vēl mēs nenoskatījāmies, kā cilvēki beidz podkastus. Jums vēl ir jāpaskatās materiāls. Nē, mēs vienkārši beigsim, kā mēs beigsim. Viss, snip. Paldies, ka klausēties mūsu pirmo epizodu un skatījāties vai neskatījāties. Tas paliek jūsu ziņā. Kad mums iznāks nākamais podcasts? Nav zināms. Pagaidi, tulīt. Jaunā gadā mēs varam ierakstīt podcastu. Kāda iespējamība, ka mums kāds izčukarēs visu podcastu? Mēs maksu vlogu varam uztaisīt. Dievs, un kur tur taisīs? Vlogu? Pie dīķa. Dīķis būs sasals. Dīķa. Iesim slidot. Noslīgsim. Tur ir, kur? Ai, cik... Tur ir vēl kaķi kūtī. Jā. Un viņi tagad ir draudzīgāki? Nē. Anyways, paldies, ka klausēties mūsu pirmo epizodi. Jā, tiekamies jau nākamajā. Atvadās no jums Teidzīte un... Bremzīte. Atā!